Tas bija Cēsīs. Tas, man liekas, bija pieskaņots pie oktobra tās demonstrācijas. Mēs gribam ar trokšņiem radīt iespēju, ka Latvijā ir pretošanās kustība. Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmais sekretārs Augusts Voss. Galvenais komunists Latvijā, galvenais kangars. Radās tā doma paņemt Vosu, aizvest uz Zviedriju, uztaisīt preses konferenci, bet domāju, varbūt pat nošaut. Tā būtu spēcīga akcija, ja kaut kas tāds notiktos. Nacionālo partizānu bruņota pretestība Latvijā beidzas 20. gadsimta 50. gadu vidū. Tas ir laiks, kad mūsu filmas varoņi tikai piedzimst. Jauniešu ģimenēs ir padomju režīma represēti tuvinieki. Bet 77. gadā Mārtiņam un Arnim ir 21, Robertam 18 gadi. Lietā rakstīts, nestrādājot sabiedriski liederīgu darbu, viņi noorganizēja bruņotu bandu, izdarīja uzbrukums valsts iestādēm un uzņēmumiem, tos dedzinot, uzspridzinot un apšaudot. Centās maskēt savu bandītisko darbību ar politiskiem motīviem, lai iedzīvotāji to novērtētu kā politisku darbību. Es nezinu, es jau kādā 5. klasītē skolā jau zināju, kas es būšu un ko es darīšu. Es zināju, ka es būšu noteikti revolucionārs, ka man tas jādara, un ka tā okupantiem ir jācīnās. Bet pats galvenais bija tas, ka kaimiņos dzīvoja Alstejānis, ka šeit 3 zvaigžņu noteikti viņam bija, un viņš bija brīvs cīņu dalībnieks. Un viņam bija grāmatas, viņam bija vēstures grāmatas, mācību grāmatas par vēsturi no Latvijas laikiem. Un tagad es atvēru loku pastos ārā, kas notiek okupācija. Emocionāli es to nevarēju pieņemt pēc tam. Ar piedzīvojušiem onkuļiem runāju, meža brāļiem bijušajiem, leģionāriem runāju. Es biju kaut kā nokļuvis slimnīcā kaut kādā veidā, kaut kas tur bija kaitējis, un kaut kā man bija kaut kādi 14, 15 gadi toreiz. Un viens man stāstīja, mums bija grupa 11 cilvēki. Mēs visi legalizējāmies, mēs strādājām pa galdniekiem, un kad vajadzēja, mēs savācāmies uz operāciju, izdarījām, kas jādara. Un atkal turpinājām legāli strādāt. Un tas man paliek atmiņā. Arī tā strādāja cilvēki. Soli pa solītim mēģinām organizēt kaut kādu pretošanās grupu. Radīt iespēju, ka kaut kas notiek. Uzmundrināt cilvēkus, tas ir pamatdoma. Mēs jau sapratām, ko mēs varam, neesam daži. Pret mums tā milzīgs aparāts. Cilvēki ir nospiesti. Vārda brīvības absolūti nav, nekas nav, čeka visās stūros un tā tālāk. Kaut kas bija. Tas bija skaļākais, ko varēja izdomāt uz to brīdi. Tā bija tā modes lieta rietumos. Kaut kādas skaļas akcijas taisīt. Bija mode sarkanās brigādes Itālijā, kas nolaupīja Aldo Moro. Bija sarkanās armijas saucamā frakcija Vācijā, kas tur vilcīja, tur bija kaut kādas tādas lietas skaļas taisīja. Tas naids pret Krieviem. Jo viss tā, tad arī viss tā padomus savienība, tas viss Krievs vainīgs, vai ne? Krievs ir vainīgs pie viss, vai ne? Te komunisti jau nāca pēc tam. Padomju impērija 70. gadu beigās ārēji liekas nesatricināma. Ekonomisko atpalicību vēl kaut kā notušē ar gāzes un naftas ieņēmumiem. Kopš 66. gada Latvijas kompartiju vada Augusts Voss. Cēlies no Sibīrijas latviešiem, pēc 2. pasaules kara nosūtīts uz Latviju, latviski publiski nerunā, tautā neieredzēts. Latvijā padomju okupācijas politika nozīmē pēc brīvās pasaules standartiem atpalikušu sociālistisku rūpniecību. Latvijā ieceļojuši aptuveni 800 000 imigrantu un armīnieku. Veikalos trūkst sviestu un gaļas, valda stagnācija, apātija, gruzd etniska spriedze.
Voss, protams, iemiesoja varbūt visu to sliktāko, kas bija padomju režīmā. Nacionālās kultūras noniecināšana, pastiprinātā imigrācija, tas, ka latvieši, kā rādīja tautas skaitīšanas dati, kļūst par mazākumu republikā, sāka trūkt piena produktu, gaļas izstrādājumu veikalos katastrofāli. Ja pirms tam kaut ko varēja nopirkt, desas vai gaļu vai sviestu, tad pēc 75. gada tas kļuva par briesmīgu problēmu. Cilvēki uzskatīja, ka iemesls ir tas, ka tieši Voss pie tā ir vainīgs. Ka Voss ir tas, kas ir pieļauj to, ka visi produkti tiek šķūrēti uz Ļeņingradu vai Maskavu un tam līdzīgi, bet problēma bija tā, ka principā lauksaimniecība atradās Latvijā diezgan dziļā krīzē. Veco lauvu Rīgas zooloģiskajā dārzā tauta iesaukusi par Kosīginu, jo vecs, stīvs un slims, tāpat kā visa komunistu elite Maskavā. Tā laika PSRS valdības vadītājs Aleksejs Kosīgins bieži ciemojas Latvijā, apskata dziesmu svētkus, parauga kolhozus, atpūšas Jūrmalā. Daudz jūrmalnieku strādāja sanatorijās, atpūtas namos dažādos, kā apkalpošies personāls. Un zināja, viens otram nodeva informāciju, kāds liels kungs atrodas pašreiz Jūrmalā. Varēja redzēt arī pēc ekskortiem, ka brauc melnas čaikas, melni zimi, kaut kādi tur baigās mašīnas ar eskortiem, ka braukāja, to jau arī varēja redzēt. Un mums ir nonāca mūsu ausīs, ka tieši tagad, kad Sīgens atrodas tieši tajā laikā. Domāju, kaut kāda akcija jau uzstājas ir. Un tad mēs ātri garām braucot, izdomājam, ka ar mazu piepūli lielu efektu dabūsim. Gadiem tas postenis te ir bijis. Un tur ir jaunķemeri, tur ir sanatorijas, ķemeri. Tātad, ja lielie kungi brauc, noteikti viņi brauc garām. Noteikti. Ķemeru vannām tik garām tikai pa šeit varēja pabraukt. Citur nekur nevarēja pabraukt. Kājas spēri un durvis atspēra vaļā. Iegājām iekšā, skatāmies, kas tur nekad nav bijis. Ieraudzījām, kas tur notiek. Tur ir galds, rakstām galds, vairāki krēsli un čupa protokoliem sarakstītiem. Cilvēks arī pie reizes izglābsim. Soda naudas vai kādas tur toreiz bija, kas tur bija kaut kāds sarakstītie protokoli. Tad mēs ar tiem protokoliem uztaisījām zem galda, zem tā rakstām galda ugunskuriņu. Salauzām krēslus, uzlikām virsū kā malku. Izdauzījām logus, lai vilkme normāli, lai degli nenoslāpst. Pielaidām špicku un aizbraucam. Pēc kāda laika braucam atpakaļ pēc dienas vai kā. Skatāmies, būdiņas nav, visa zāle ir zaļa, nopļauta, it kā tur vispār nekas nebūtu bijis. Pēc tam būdiņi parādījās, pēc kāda laika. Es nezinu, tā kā tu tavo laika anekdote, zāle zaļa nokrāsoja, bet man liekas, arī viņi bija krāsot. Vienkārši nevarēja pateikt, ka tur vispār kaut kas bijis. Vienkārši nulle. Tātad vietējie komunisti negribēja kaunā krist. Lielas priekšniecības acīs, ka mums notiek visādas akcijas. Tā, praktiski sanāca ieriept vietējiem komunistiem. Uz to brīdi jau mums jau kaut kādas iemaņas un noskaņojums jau bija radies, ka mēs nekādas tādas bez raustīšanas, mierīgi, vēsprātī to darījām. Pamazām gājām iekšā profesionalitātē, tādā soli pa solim iekšā. Kompartijas bosam Augustam Vossam ļoti patīk medības. Organizējas arī divas īpaši elitāras mednieku grupas. Zemākajā Latvijas PSR ministri, ministru vietnieki, un tad ir augstākā līga ar Augusta Vossa priekšgalā. Ģenerāla prokurors arī pie viņiem bija ministru padomes priekšsēdētājs, centrāla komitejas pirmais sekretārs, augstākās padomes priekšsēdētājs,
Nu, un tad vēl daži Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs savā laikā pirms Pugo, tad tur bija viena grupa, 5-6 cilvēki, kuri bija it kā pirmajā grupā. Ir medību nami un saimniecības, kuros medīt atļauts tikai kompartijas spicei un viņu viesiem. Jā, redzat, viņš ir tepatās pie Rīgas ļoti tuvu, ja? Un, ja tā teiktu, tad viņš bija ļoti bagātīgs medību objekts, un arī tagad viņš laikam ir tāds pats, jo te iztaisījām arī briežu dārzu, meža cūku, var sakot, medījuma dzīvnieku voljeras bija. Man viņi bija jāzina, kā saka, viss bija jāsagatavo, jāzina, cikos, kur kāda dzīvnieki nāks. Viss bija nosādīts ļoti augstā līmenī. Šeit te bija tā slavenā mednieku māja. Tagad, protams, viņi ir savādāki nekā tad. Tad bija skaisti. Bet arī tagad mednieku māja ir. Jā, mednieku māja, tieši tā. Tagad šāds tā medību māja izskatās. Bija viena zāle ar kamīnu, tad bija virtuve, un tad bija baseins galā. Pirtiņa. No pirtiņas. Jā, pirtiņa baseins. Mednieks bija ļoti akurāts, ļoti prasīgs, protams, un ja viņam pateica, dzīvnieks šeit nāk tikos un tikos, tad viņam bija 15 minūtes laikā bija jāparādās. Vai viņš viņu medīja vai nemedīja, tā bija cita lieta, bet dzīvniekam bija jābūt. Un tas bija mans uzdevums zināt, kas, cikos un kur nāk. Kā to varēja nodrošināt? Kā to varēja nodrošināt? Jā. Ar piebarošanu. Grupa meklē un iegādājas ieročus. Senus, bet šaušanas kārtībā. Pāris 1898. gada paraugu vācu Mauser šautens ar apgrieztu stobru, 1938. gada krievu karabīne, Nagana sistēmas revolvers, kara laika vācu virsnieka nuncis. Kā mums bija skolā bija militārās apmācība, taču padomu laikos. Un tāpat tās ved uz ādažiem, ar Kalašņikovu ir šauts, vai ne? Un tāpat mēs šāvām, bija tas nagans kaut ko, bija patrons, šāvām, jā. Mācēja. Ar Kalašņikovu ļoti labi mācēja aprīkoties. Dabūt padomu laikā ieroči nebija viegli. Tas bija darbs, tas bija tāds, katru jebkuru, tikko parādījās kaut kur kāda informācija, viņa bija jāpārbauda, jāmēģina. Bet tā pašā laikā mēs arī paši sev nedrīkstējām atklāt. Bija uzmanīgi jādarbojas, bija jāsaka, mums vajag malu medībām, vēl kaut kādām brīnumiem, visur politisko nevarēja laist iekšā, jo mūs varēja arī nostačīt ļoti ātri. Tā viens variants, mēs kaut kā izgājām uz miliciju, kā izrādījās milicijas priekšnieka dēls. Mums bija sakari ar ostā, dabojām tos kožens saucamās blokus. Un tad toreiz viņš mums samainīja to karabīni pret vienu vai diviem kožleņu blokiem. No tēva dabūjis. Tātad tēvs atņēma malu medniekiem to karabīnu bija atņēmis, it kā falši likvidējis, norakstījis, atstieps mājā, dēls, viņam nočiep to šauteni, un mums par kožleņiem pārdēvā, atdēvā, nezinu, kā lai saka, apmainījāmies. Tā mēs tikām pie karabīnas vienas. Vēl bija viena karabīna, neatceros. Tad bija tas Igaunijā, mēs kaut kā uzzinājām, ka Valgā ir kāds tur, kam ir kaut kāds ierocis. Arī nezinu, es tagad nevaru pateikt, kurš pa kā, bet kaut kāds izskanēja tur. Un tur mēs tikām pie Nagana ar patronām. Un tad mums vēl bija vācu karabīnis, neatceros, kur kaut kur vēl dabojām kaut kādā veidā. No VDK lietas materiāliem. 78. gada aprīļa vidū Kanders pēc iepriekšējas norunas ar Zilbertu un Tinti no Krievu sistēmas karabīnis vairākas reizes izšāva pa ceļazīmēm, kā rezultātā sabojāja ceļazīmi pagrieziens pa kreisi, nodarot Tukumu ceļu remontu un būvniecības pārvaldei zaudējums 10 rubļu apmērā.
Tiesājumie nenoliedz šādas darbības pēc kopējas norunas vingrināties šaušanā braukšanas laikā. 78. gada aprīļa otrajā pusē Zilberts ar Tinti automašīnā Žiguļi aizbrauc līdz Cēsu, Valmieras šosejas krustojumam ar ceļu uz Priekuļiem, kur Zilberts Tinti norīkojas sardzē, bet pats no 50-60 metriem un 120 metru attāluma no Krievu sistēmas karabīnes vairākas reizes izšaupa preču vilciena sastāvu. Jā, tā doma jau bija tāda, ka pašaudīt pa tās, pirmkārt patrenēties, uzturēt grupā kaujas garu, pašaudīt pa ceļazīmēm, jo tad jau sašautās ceļazīmes bija retums. Cilvēki brauc, caurums, sašauts, ko šau, kāpēc šau. Lai cilvēkiem rodās doma, kāds šauj, tad ir ieroči, kaut kas notiek, ka nav vienkārši pilnīgs klusums. Tā doma bija. Jau tur vēl vilciens gāja garām, gaļu veda ārā, refrižerators. Tos vēl mēs pašaudījām, mēs tā iedomājamies, refrižerators izsauž caurumu, tā gaļa sapūs. Tāda doma bija. Gāja no Rīgas uz Pleskavas pusi. Jā, izved gaļu ārā, mēs paliekam bez gaļas pusbadā, tad vismaz sašausim, lai tur redz, ka tur tiek apšaudīti vilcieni. Vai Augustu Vosu uztrauc tas, ka Latvijas veikalos trūkst gaļas? Pa īstam saniknots uz padotajiem viņš ir, ja kārtības nav medībās, ja neizdodas zvēru nošaut. Vienmēr satikāmies pie ministra pirmdienas rītos, un tad no ministra vaipstiem varēja noteikt, kā viņam ir gājis. Viņš zināja, ko drīkst pastāstīt, viņš stāstīja, ka šoreiz šefam bija ļoti labs garastāvoklis, un es redzam, ka mūsu šefam arī labs garastāvoklis ir. Tā varēja teikt. Bet vienotreiz viņš bija pavisam skumjš, tā varēja saprast, ka baigi slikti viņiem bija gājis medībās, un šefs nav šāvis lielais. Varēja dzirdēt, kad viņš arī pārmetumus turpatās mežā pateica, kas jums tas par meža dienestu, ka nezinu, kur где zverna čūjiet. Vienā citā saimniecībā bija tā, ka viņš patiešām uzreiz pādu dabūja ministrs, nevis pirmām kārtām dabūja, kas jums iepa darbiniekiem, kad neko nevar noorganizēt, priekšām jūs tādus turit. Un šito meža ministriju uz veciem pūcu pamatiem uzslēja augšā šo. Un šeit vēl viens medību nams – Strazdē. Ieeja tikai kompartijas elitei. No tās mājas ārpus viss korpus it kā redzams ir, bet viss ir ieaudzis un pašlaik viņš nav apsaimniekots. Es nezinu, kā savā laikā te medīja tātad Latvijas Republikas augstākā vadība, ja tā varētu teikt, pati augstākā ar Vosu un Rubeni. Citi šeit faktiski nemedīja. Kas tur iekšā bija? Iekšā bija, otrajā stāvā bija tāda zāle mednieku atpūta, ja tā varētu teikt. Lejā bija kamīna zāle, bija arī sauna. Bija kādas pāris istabīs, kurai pārnakšņot, ja kāds mednieks neaizbrauc mājās. Tolaik Jānis Vanaks strādā par ministra vietnieku un ir pēc ranga otrajā elitārajā mednieku grupā. Medī nedēļas nogalēs pa ceļam spēlē zoli, stāsta politiskas anekdotes. Anekdotes tās plēsa visdažādākās. Visvairāk bija viņas kultūras ministram, visiem pāriem arī tādas bija. Neskatījās uz to, ka te sēž čeka mašīnā. Plēsa visu vaļā. Visi palikām dzīvi, neviens netikām arestēti. Toreiz jau pa Brežņevu ļoti daudz bija. Kur viņš tur gājis un kad briesmīgs nelaimes gadījums noticis ar Brežņevu ir. Kas tad tur notiek? Ķiedelis aizskrēta viņam garām. Ceļot, braukt uz ārzemēm. Ierindas padomju pilsoņi to nevar un nedrīkst, bet tas patīk Augustam Vosam.
oficiālās delegācijās un atpūtas braucieni ar sievu – Mongolija, Čehoslovākija, Bulgārija, Venecuēla, Vietnama, Rietumberlīne, Japāna. Jā, pārsvarā tās, protams, bija oficiālās vizītes, kurā viņš vadīja, teiksim, dažādu veidu delegācijas, gan Latvijas delegācijas, gan arī kā PSRS delegācijas, bet, kad viņš bija PSRS tautību padomes priekšsēdētājs, protams, tad viņš vadīja, oficiālās PSRS augstākās padomes delegācijas un tam līdzīgi, un viņš, principā, pus pasauli bija apbraukājis. Visa mūsu delegācija ir ļoti apmierināta ar silto uzņemšanu. Esam ļoti pateicīgi Krievijas federācijas vadībai, ka viņi organizēja tik brīnišķīgas kultūras dienas. Ir pat tāda arī kaut kas ir izteicis domu, ka 1973. gadā viņi esot gribējuši iecelt par sūtni Čīlē, bet Pinocheta apvērsums esot tam pielicis punktu. Man tas šķiet diezgan apšaubāmi, jo man šķiet, ka Čīle bija ļoti svarīga padomju politikā to laiku. Un tādu nepārāk inteliģentu, cilvēku ar pārāk plašu redzesloku un tam līdzīgi iecelt šādā amatā, tādā valstī, svarīgā valstī, es domāju, ka tas diezgan neizklausās ticami. Viņš ļoti bieži atpūtās ar sievu, teiksim, Karlovy Varos atvaļinājuma laikā vai Bulgārijas kurortos. Protams, tas vai kaut kāda kruīze bija pa vidusjūru un tam līdzīgi. Priekš šiem laikiem varbūt tas šistu diezgan tā pieticīgi, bet tajos laikos tas zemāk par viņa līmeni ne katrs to varēja atļauties. Nokļūtais dzelzs priekškara. Ārzemēs meklēt kontaktus un palīdzību. Tāda ideja rodas Mārtiņam Zilbertam. Bija doma aiziet uz ārzemēm. Es domāju, ja manā cīņā amerikāņi vai kas man neatbalstīs, pateiks, ka es pārāk esmu radikāls vai kas, es domāju, aiziešu ārzemju leģionā, iemācīšos karot, dabūšu naudu, ieročus, atgriezīšos atpakaļ. Jaunieša tādas fantāzijas toreiz bija. Vai mēģināt tikt pāri robežai Latvijā, kaut kā baigi, bet te nosakts viss. Es iedomājos, ka nevar nosakt Somijas visu lielo robežu, jo tie ir 1000 kilometri, ja? Un ka tur laikam tās patruļas ir tādas mobilas, ka es varētu kādā putenī vai kas izšmaukt cauri un neiet uz Somiju, ka bija toreiz runas, ka Somija izdod, ja? Bet tieši tuvākais, tas apmēram 500 km līdz Zviedrijai. Es domāju, durši cauri Somijai uz Zviedriju. 500 km, tas nav daudz ar slēpēm. No VDK lietas materiāliem. Kanders no bandas kases līdzekļiem iedeva Zilbertam 300 rubļus nepieciešamo priekšmetu iegādēji robežas pāriešanai. Lai nelikumīgi pārietu PSRS valsts robežu, 78. gada 15. februārī Zilberts ar vilcienu izbrauca no Cēsīm un ieradās Murmanskas apgabala Kandalakšas pilsētā un ar slēpēm devās PSRS Somijas robežas virzienā. Bet iznāca tas, ko es nekādīgi nebiju domājis, neredzējis Latvijā un vispār kaut ko tādu. Tur pie 30-40 grādiem minusā sniegs nav sniegs. Tās ir pūkas. Vienkārši pūkas tās ir. Slēpes neslīd. Kā es noiešu tagad 500 vai cik tos kilometrus? Nekādīgi. Domāju, labi, iešu uz priekšu. Gāju, cik varēju. Mēnesnīcas bija nakts. Augsts diezgan bija, pamatīgi augsts. Kā pēc tam es uzzināju, bija 45 grādi minusā. Milzīgi, es vienkārši varēju nosaukt. Bet es ieraudzīju, kur Alnis gulējis ir. Alnis jau nav muļķis, viņš zina, kur jāguļ. Es tieši Alņa vietā uztaisīju to telti, pārlaidu nakti, bišķi kājas apsala, deguns bišķi apsala, bet tik traki nebija. Bet dzīvs paliku. Tādēļ es visu vairs neslēpos, es sapratu, ka es nevaru aiziet. Par vientuļo slēpotāju Čekai noziņo mežsargs. 22. februārī 65 km no Somijas robežas Zilbertu aiztur. Pievarēti apmēram 100 km.
sāku gar ceļu braukt uz priekšu, slēpot uz priekšu. Tur bija špūrs, var arī paslēpot. Dzirdu, helikopteri brauc, ložmetēji šauj. Kas notiek? Beigās izrādījās, viņi mani biedējušies. Nu labi, tas smieklīgi jāsaka tā. Nu jā, man tur aizved uz to štābu viņu. Apsēdās tādā puslokā kādi 7, 9 virsnieki visādi viņu lielām zvaigznēm. Un tā katrs šitādi man uzdod jautājumu. Viens otru tas krustugunīs man. Es tam mierīgi atbildu vienam, mierīgi atbildu otram, trešam. Viņš man saka, ты, наверное, кто ты такой? Es saku, tuрист. Турист. Нет, ты, наверное, авантюрист. Mājās atbrauc mājās, un čekis ir izsauc latviski nerunājošs uzvārdā Eglītis. Nu, neko. Parunājāmies, ar to arī beidzās. Tad viņš toreiz man lika uzrakstīt solījumu, ka es dzīvošu tagad kārtīgi. Un tad es uzrakstīju, jāsāk dzīvot kārtīgi. Pēc šī gadījuma VDK operatīvajā lietā grupa parādās ar nosaukumu Turisti. Mikrofona aptaujā izskan dziesma Ezers. Haralda Sīmaņa mūzika ar Arvīda Ulmes vārdiem. Abi vīri kopā 70. gadu beigās atjauno Cēsu baznīcas torni, jo padomju vara piedraud draudzei. Salabojiet jumtu, citādi baznīcu atņemsim. Cēsinieki nolaida savu katedrālu nosargāt. Viņi bija tā kā sadevušies rokās, jo tas režīms tur tā spieda, un viņi tā saprot, ka to katedrālu vajag saglābt, un tāpēc viņi to tā nāca kaut kādā veidā atbalstīt gan materiāliem, gan tur kravām veda, un gan arī Cēsu alus darīta, un mums tur, viss tika pavelti, viss tika atvests, viss nokārtots, kaut gan neko nedrīkstēja darīt. Vīri atstāja baznīcā vēstījumu, ko atrod pēc 40 gadiem jau brīvā valstī. Ja putni nelidotu, debesis nebūtu. Palieciet sveiki un turpiniet augstāk. Dievs svētī Latviju. Padomju laikā Cēsu apkaimē pulcējas brīvdomātāji, mākslinieki, rīko talkas, sajietus, svin Jāņus, Ulmes, lauku mājās Darbkalnos. Cēsīs Arvīds Ulmes satiek Zilberta grupu. Viņa baznīcas tornī uznāca mums kaut ko palīdzēt, atnest un arī tajā talkās, kur bijām, vai kaut kur viņa Jāņos bija. Viņa nebija, es zinu, ka viņa nebija, kad viņa kāds būtu piedzēries vai ko, kaut gan mēs tur Neibarti, Bergmaņi un visi mēs tur ik pa brīdim vai Jāņos. Viņi bija tādi asketiski. Man tāds priekšstats, es tieši tādi diezgan asketiski, arī nebija tādi kaut kādi ļoti runīgi vai kaut kādi tur aģitēt. Un tas bija, kad viņiem bija tā kā, ko izmaksāt. Ja viņi atnāca, tad viens jau, varbūt kaut ko tā izmaksāt vai kādu kafejnīcā vai kur. Kādreiz šeit bija Cēsīs ļoti populāra tāda satikšanās vieta, kafejnīca Lauma. Daudz satikās, visāds randiņš šeit sarunājumi, tad bija tāda omulīga pasēdēšana. Cēsīs jaunieši iepazīstas ar jauno dzejnieku Valdi Attālu vai īstajā vārdā Vladimiru Šatrovski. Nobriest plāns pārmācīt vietējo žurnālistu un dzejnieku ar pseidonīmu Kaktus. Cēsinieki pārliecināti, ka viņš ir Čekas ziņotājs – Stukačs. Valdis Attāls, kas mūsu draugs, viņš viņu izskaitļojis. Pateicis, ka tur ir pistola, kas tāds nēsoša. Pateica čekisti visam, kas sāk interesēt. Kur tev bija tas? Zināja, te viens, tad viņš. Piezvanīja viņam un sarunāja satikšanos. Kaut ko samuldēja, viņu ieinteresēja, lai viņš atnāk.
Bija noteikts kaut kāds laiks, 9 vakarā vai kaut kas tāds. Nu. Un mums mašīna stāvēja pāri ielai. Otrā pusē mēs redzējām, kā viņš atnāk, kā viņš dīdās, mīcās. Jo mēs it kā kavējam, neviena nav. Viņš sarunāts ir Anniņš, neviena nav. Mēs tagad gaidām, kas būs. Pēc tam mēs paveicinājām ar roku. Viņš tā kā bija nogaidījies, domā, kur tad ir tas, ar ko man jāsatiekās. Viņš pats piegāja klāt. Mēs nogaidījām tādu momentu, ka cilvēki nav neviena apkārt. Gan arī kā tagad. Tā, tu nāc. Tu paņēmā viņu ciet. Ielikām mašīnā iekšā un viss tad tā apmēram. Kaktusam aizsien acis un aizved uz jau zināmajām, tobrīd tukšām Ulmes lauku mājām. Neskaties pa labi, pa kreisi, skaties man acīs! Kad acis atsien, priekšā ar sarkanu drānu pārklāts galds, pildspalva, papīrs. Pēc brīža uz galda parādās degošs svece un galvaskauss. Tu esi milzīgā ķēsā, veco zēnu. Un parunājāmies. Kādas stundiņas bija. Mums bija līdz skubinātājs. Pašāvām gaisā. Stūkačs! Stūkačs! Viņš bija Čekas aģents. Mums bija jādabūna vairāk informācija no viņa ārā. Raksti sarakstu! Tu tagad uzrakstīsi pilnīgi visus, kurus tu esi nosučījis. Jo vairāk informācijas, jo vairāk mēs tiktu klāt citiem čekistiem, čekas aģentiem, vairāk informācija vispār par to sistēmu dabūt, kā tādu. Katrs solis, katrs vārds uzvārds, tas deva kaut kādu aizķers punktu, kaut kādu diedziņu, pie kura pavilku mēs tālāk tiktu, teiksim tā, cēsu čekistu izpētē, tālāk tiktu uz priekšu, jo viņš bija cēsīs saverbēts. Pašrocīgā paskaidrojumā Kaktus patiešām atzīstas, ka sadarbojas ar Čeku. Kā vēlāk rakstīts lietā, varmācīgais uzbrukums laikraksta Padomju Druva korespondentam veikts nolūkā pārtraukt viņa sabiedrisko darbību, tajā skaitā viņas sakarus ar Valsts drošības komiteju. Nākamajā rītā Kaktusu aizved atpakaļ uz Cēsīm. Atvedām viņu atpakaļ, šeit pat kaut kur izlaidām ārā, viņi to es teicu, lai neskatās atpakaļ. Kaktusa nolaupīšanu atzinīgi novērtē Valdis Attāls un sūdzas arī par izdevniecības liesmu vecāko redaktoru dzejnieku Jāni Sirmbārdi. Tagad uzskata, ka tieši pateicoties Sirmbārdim padomju laikā izdots iepriekš padomju varas aizliegtās dzejnieces Vizmas Belševicas dzejoļu krājums Gadu gredzeni. Tikmēr jauniešiem liekas, viņš nepublicējot jaunus talantīgus dzejniekus un vispār apkalpo padomju Čekas cenzūru. Nolemts veikt operāciju un panākt redaktora aiziešanu no amata. Dienas beigās mēs atbraucam uz šejienu ar mašīnu. Nolikām tieši. Toreiz bija mazas mašīnas, gan arī kā šodien. Vispār padomu laikā maz mašīna bija. Žiguļi, mēs savu žigulīti nolikām te precīzi pretī durvīm. Mana puikas palika mašīnā. Un es kā tēlodams jauno dzejnieku devos pa trepiem uz augšu un uz kabinetu meklēt, kur tad ir tas vecākais redaktors. Un es iegāju iekšā, kaut kādas darbnieces staigāja apkārt. Pajautāju, kur viņš ir, un tā tālāk, viņš re, kur ir. Es biju iedomājies tā, ka es viņu izsaukšu ārā, padzert kafiju, iedzert konjeciņu kaut kādu, piedāvāt vismaz. Bet skaties, viņš jau bija nācis ārā, jau darbdiena bija beigusies viņam. Un ļoti labi, mēs tad nācām ārā, un es uzmetos pa jauno dzejnieku un sāku viņam tur stāstīt visāds brīnums. Un kājām pa trepēm lejā, un tā kā viņš bija mazāka auguma, un es tad pāris pakāpienus zemāk, viņš augstāk, lai mēs varam tā līdzvērtīgi runāt ar viņu. Un tā mēs gājām uz leju. Es viņam visu sāku piedāvāt, pat nepiedāvāt tāds mājienus, ejam iedzeram kādu konjeciņu vai ko, es gribētu parādīt savu dzēju. Vairāk vai mazāk viņš tā kā ticēja man, pēc tam tā kā viņš sāka neticēt, viņš gribēja no manis tikt vaļā, gribēja pie citiem sūtīt. Bet, principā tā saruna bija līdz pašai apakšai mēs gājām. Un es biju sagatavojis elektriķa šito te apliecību, kur ir sārta, gandrīz līdzīgi tā kā Valsts drošības komitejai. Puikas viņam palīdzēja iekāpt mašīnā. Es piesēdos pie stūres, mēs sākām braukt. Nodevējs tu esi! Aiz līkuma viņš jau sāka jau kņosīties. Viņš uzreiz saprata, ka mēs nebraucam uz Čeku. Un tajā Daugavmalā viņš sāka ārdīties,
Gribēja lekt no mašīnas ārā, sapratu, ka viņš ir kaut kur nokļūst, ne tur, kur vajag. Viņi nomierināja, jā, tur bišķiņam tur pabakstīja, tur ko tur, nomierināja vienmēr sakot. Tad viņš sāk piedāvāt naudu. Tas smieklīgi bija, kāda nauda. Piedāvāja, lai atpirktos. Kāda atpirkšanās? Tā ir politiska akcija, tā nebija nekāda nolaupīšana naudas dēļ, kas baigi viņš vajadzīgs kādam. Tad tālāk mēs braucām, uz mežu aizbraucām. Tad viņš mums tur uzrakstīja atlūgumu, stāstīja, ko viņš tur varēja pastāstīt. Sabijies bija dikti, bet mūsu mērķis arī bija tad parādīt, ka ir pretestības kustība Latvijā. Viņš noteikti izstāstīs pārējiem. Viņam būs jāskatās ne tikai uz čekistiem, bet arī uz pagrīdu Latvijas. Kaut kādi jāatskatās, tomēr nevarēs tā brīvi rīkoties. Un es domāju, ka tomēr kaut kādu tādu publicitāti, underground kaut kādu būs. Jo tad baumu līmenī kaut kas tas aizies tālāk šitāds gadījums. Lietā ir arī daudzas kriminālas epizodes. Apzakti valsts uzņēmumi, vasarnīcas, aizdzītas automašīnas. Piemēram, naktī no stāvvietas pie restorāna Jūras Pērle aizdzen pilsonim Porķkovam piederoša žiguli ar mantām. Lietā rūpīgi uzskaitīti zaudējumi. Tas ir deficīts, ko veikalos tolaik nopirkt normāli nevar. Konjaka pudele 8,12 rubļu vērtībā, 30 litru benzīna talonu, šķīstošā kafija 7 Aeroflot paciņās kopsumā par 38 rubļiem, 2 konfekšu kastītes, 2 kilogrami banānu. Mums bija kaut kā jāuztur, kaut kāda, kā es toreiz teicu, materiāla tehniskā bāze bija jāuztais. Es pētīju arī pat komunistu šitos te rakstus, pat Ļeņina rakstos būros cauri, skatījos viņu ekspropriācijas un tā tālāk. Kāpēc? Pagad, viņa varēja, mēs nevaram, kāpēc mēs nevaram? Mums, man liekas, tādā brīdī bija sarunāta Igaunijā ieročus iepirkt. Un tomēr viena karabīna 300 rubļus maksāja, mēram 300-350 rubļus maksāja. Kā tu to karabīnu nopirksi, ja nav naudu? No kāda pilsoņa Jūrmalā, par kuru dzirdējuši esot nacionāli noskaņots un naudīgs, pieprasa vairākus tūkstošus rubļu. Nauda, kas vajadzīga cīņai. Tai brīdī čeka jau sarunu ieraksta. Jā, strāds klausās. Nesat pārdomājuši. Kas lūdzu runā? Latvieši. Tā. Klausties. Kā jūs man šitā dariet slikti? Tas ir aizņēmums. Ko tas nozīmē aizņēmums? Es jums tādu naudu nevaru dot, es jums teicu, vai ne? Ko es varu iedot, vai ne? Cik jūs būtu mierā? 5. Nevar 5, man 5 nav. Cik jums ir? Man ir 1000 rubļu, kas ir mani 2 vecas mammas mājās, un tiešām jūs esat. Jā. Skaidri. Es te nevarēju pateikt, dot aizņēmumus. Godīgi pateicis praktiski. Jā, tā ir otrā reize, ka viņa ierakstīja. Jā, tātad viņi pieslēgušies pie viņa telefona numura un ierakstīja. Ko darīt? Pirms katra zvana grupa pilsoņu māju Jūrmalā apšauda ar karabīnu un naganu. Sašauj logu rūtis, mēbeles. Tagad vajadzētu atvainoties katram tam cilvēkam, vai ne? Jo es jau nezinu vēl šodien, vai tur bija kāds bērns varbūt pārbijies, vai kas, Tas ir tā, jā. To varbūt vajadzēs savādāk to darīt, vai ne? Nevis tā šaut pa to māju, vai ne? Tā kā to darīja laikam mežbrāļi, vai ne? Jā, mūsu problēma tā atšķirībā no pēckara gadiem. Mēs nevaram aiziet pie cilvēkam paprasīt palīdzību pretošanās kustībai. Palīdzi partizāniem, palīdzi latviešiem ar lielo burtu. Nevarējām to darīt. Mēs zinājām, cik daudz stukači, ļoti daudz bija. Top nākamais plāns uz 1. maija svētkiem uzspridzināt pie Līgatnes dzelzceļu un nolaist no sliedēm kravas vilcienu. Tur tā ideja bija, ka mēs arī skatījāmies to dzelzceļu aiz Cēsim, starp Cēsim un Valmieru. Tāds augsts tilts, liekam, Latvija augstākais dzelzceļa tilts.
Un domājam, ja mēs to nospriedzinām, tad vilciens forši tenterim noiet lejā. Mēs padomājam, labi, bet viņš noiet lejā un tālāk nekas nenotiks. Skādi te maza būs. Tad mēs papētījām mežbarāļu kādus nostāstus, vēl kaut ko, un domājam, jābūt ir ielējā. Jo, ja tā vilciena katastrofa ir, tad, lai vilciens tur paliek, viņu dabūt ārā ir ilgi, piņķerīgi un skāde lielāka. Un šeit, kur ir šoseja, viņi to noslēpt nevarētu. Tā bija tā ideja. Kāpēc tieši šeit? Te ir šoseja, te ir cilvēki, te ir ielēja. Un te ir tilts. Un praktiski visas sastāvdaļas bija sanācis kopā tieši šī vietā. Un tas bija tāda pamatdoma tāda bija. Tas ir nakts, un naktī tur bija mazs vilcieni. Mēs zinājām, kas tie par vilcieniem. Tie nebija pasažieru vilcieni. Par naktiem gāja naftinieki, vēl kaut kādi. Vēl jau bija problēma dabūt to sprākstvielu. Tā sprākstviela, tas bija amonīts. Tādas caurulītes, ar tām spridzināja melorācijā celmus lielos, kaut kādus akmeņus spridzināja. Un tad mēs no strādnieku sarunājam, ka viņš nočieps ar daļu mums iedos. Un tad mēs veselu operāciju bija, kamēr dabējām modrs ir iedeva tāds. Normāli. Paldies viņam. Bija jāsagatavo tas spridzeklis. Mums jau nebija ne detonatori, nekas nebija. Mums tikai tīrs sprākstviela. Ko viņi dara? Viņi jau nesprākst. Vai ugunī met, nekāda jēga no tā nebūs. Tā Arnis uzķīmiķoja, uztaisīja kaut kādu uzparikti tam spridzeklim pašam. Pildspalvas iekšiņa pildīta ar pulveri. Un pats tas detonators bija veca čaulīte, pildīta ar pulveri, aiztaisīts gals ciet. Ka aizdegoties viņš sprāks, detonēs, un tad ar to detonāciju paraus to pārējo sprākstvielu. Viss jau būtu labi, bet ja mēs jau nezinām, cik ātri deg tā pildspalvas iekšiņa, tas bija bīstam vienkārši. Ja mēs aizdedzinām plūvīs uzsprākt, mēs paši uzsprākstam. Jā. Aptuveni šeit ar tā bija. Varbūt mēģinām noiet lejā. Ko mēs izdarījām? Konzervbuņģā ielējām to degvielu un lējām visus 20 litrus augšā pa to nogāzi uz augšu, cik tālu tikā. Augšā aizdedzinājām, un tad benzīns nāca uz leju, līdz šeit atnāca. Nav tā kā filmās rāda uzreiz, ne, viņš lēnām aiznāca līdz šeit. Iekāpām mašīnā, mierīgā garām, pabraucām uz priekšu, logi vaļā, lai dzirdētu, sprādziens ir, nav. Pēc gadiem tikai uzzinājām, kas notika šeit. 4 tās gaušiņas izrāva ārā, te bija bedra liela, un tas sliedz kā stāvēja, tā arī kā tiltiņš palika. Un jēga no tā bija maza, bet savs efekts bija tomēr. Vietēji iedzīvotāji zināja, ka ir uzspridzināts dzelzceļš, un pats galvenais. Tas, principā, mēs mērķi sasniedzām, viņi teica, mežabrāļi uzspridzinājuši. Tas bija tieši tas, kas mums bija vajadzīgs. Pat bez dzelzceļa katastrofas. Jo tas jau bija tas mērķis, lai cilvēki zinātu, ka kaut kas notiek, ka kāds pretojas, ka nav tā dzīvos laimīgajā tur laimes zemē Padomju Savienībā. Kompartijas līderim Augustam Vosam tieši šie darba pienākumi aiziet otrajā plānā, kad medību vietā ielenkti vilki. Tad es viņu satiku šeit patās Tīreļu mežniecībā kādas pāris reizes darba dienā, kad bija ielenkti vilki, kad šādos gadījumos viņš atstāja arī savu kabinetu un rauca uz mežu. Par Vosa aizraušanos ar medībām un dzeršanu tautā klīst baumas. Zilberta grupai rodas pārdroša doma, kādā medību vietā vai pirtī nolaupīt Augustu Vosu ar lidaparātu An-2 jeb kukuruzņiku, aizvest uz Zviedriju, sarīkot preses konferenci, kurā informētu par Latvijas okupāciju. Kaut kāds šoferis bija kaut ko izrunājās. Mēs sākam runāt vairāk. Kāda dabūt? Vai mēs tur varam iet arī dabūt to pirtiņu? Nevar tur, boss tur ir. Bet kad nav? Tad uzvedinošiem jautājumiem dabūt ārā vairāk informāciju. Cik bieži viņš ir? Kāda apsardz vēl kaut kas? Mēs arī bija, es domāju, apmācīt, ka tas
nebūtu. Nu, ja vesela banda uzkrist, tad jā, bet tad mums nebija. Uz masta jau viņam stāvēja miesas sargs blakus. Birdnieki 50-100 metru viens no otra stāv, tad parasti viņi nostādīja blakus. Šofers un apsargs bija līdzi. Vienmēr arī šofers skaitījās apsargs. Tikai 2 cilvēki. Divi cilvēki, jā. Nekas daudz, vai ne? Nē, viņam jau, kā viņam bija vaidīties. Sapazināmies ar Cēsu lidlaukā darbiniekiem, lai tik kā pie lidmašīna papētīt, kā tā lidmašīna, kā ar viņu rīkoties. Protams, ne jau no Cēsiem, es lidot uz Zviedriju, kaut kur no Kurzemes, bet, Kukurūznieks bija vienāds, domājam tā doma bija. Un tā vēl tāda, tagad es arī saprotu, naivi domājam, paņemsim kādu Krievu ģenerāli, padomju, nezinu, kas viņš tur skaitījās. Paņemsim līdzi, lai nenotriec. Bet toreiz jau mēs būtu, ja būtu triekuši, tad būtu notriekuši visiem ģenerāļiem. Viņam viens ģenerālis vairāk un mazāk. Bija, jā, nodoms bija un pieļauju, ka mēs būtu to realizējuši. Kāpēc gan ne? Un tā būtu spēcīga akcija, ja kaut kas tāds notiktos. Tad visa pasaule to runāt, es domāju. Te ir tāds purs, ko sauc par rāvāju, un tur nolencam un ielikām karodziņos kādus 14 vilkus, laikam. Jā. Medījām veselu nedēļu, bet tas iesākums bija tāds, ka bija jāziņo Augustam Vosam. Jā. Ja ir, tad viņš labprāt piedalītos. Labi, mēs pulksteni jau dienā 2, tas ir ziemā, februārī, pulksteni 2 zvanam, kad ir ielenkti un kad vilki ir. Labi, atbrauc, man viņš bija jāieved, es viņu ievedu, iesēdinu iekšēji karodziņiem un tagad ejam dzīt. Izdenam, pirmajā vakarā 2 šāvieni un tumsa klāt, mēs beidzam. Izejam, protams, Augusts nav šāvis. Bet ļoti apmierināts. Neko. Viņš prom braucās, saka, ja rītdien vēl ir, tad zvaniet, es būšu klāt. Jā. Labi, atbrauc tajā otrā dienā, mēs jau ātrāk, jo mēs no rīta apskrienam, ka vilki nav izgājuši no karogiem. Jā. Un tagad viņš viņu grib it kā uz citu vietu, viņš saka, nē, es uz to pašu vietu atpakaļ, kur bija. Kur jau viņš vakar stāvēja? Otrā dienā, protams, viņu nosēdina un, protams, vakarā viņam ir rezultāts. Ir vilks nošauts. Viņa, laikam, izanalizēja visu, kas un kā. Es tiku aplikts kā vilks ar karodziņa. Bet atkal bija tāda pilnīgi vienaldzība. Atkal. Es sapratu, ka viss beigsies un ātrāk vai vēlāk, varbūt letāli man tas būs, bet tāds satraukums nebija. Vosa nolaupīšana paliek tikai nodoms. Ir plāns uzmaukt uz dzelzceļa sliedēm 3 zirga pakaus un vēlreiz mēģināt panākt vilciena avāriju, bet tai brīdī grupa jau ir iedzīta stūrī. Mēs gribējām evakuēties jau no Cēsiem, jau mēs bijām pie valda attāli piegājuši. Viņš jau tur sāka teikt, ka viņš esot saukts jau uz čeku vai pie viņa nākuši čekisti. Mēs sapratām, viss no Cēsiem jālaižās prom. Te vairs nav labi. Mēs braucam pa Cēsiem. Pretī brauc družiņņiki saucamie, vai kas viņi tur tādi bija, milicijas kaut kāda mašīnīte. Un es ieraudzīju šoferu seju un blakus sēdētāju. Viņi tā brauc, ieraudzīja viņi mūs ieraudzīja, reiz acis viņam kvadrātā uzreiz, momentā saprata skaidrs. Mēs pa Federu un prom no Cēsiem ārā. Mums sākās pakaļdzīšanās. Gāzu!
tur sākās lauku šitāds ceļš. Uzbraucām virsū, sacēlām putekļus, un principā viņi mūs pazaudēja. Mūsu mašīnai nolūdz vienkārši ritenis. Mēs apstājamies. Mums saremontēt nevar. Un noslēpties no ceļa arī nevar. Un tūlīt tās nav zināms, vai viņi mūs sāks bakstīties, tie atradīs, vai bija ātri jāizlem, ko darīt. Šeit bija dzīvžoks. Ne tik liels, kad 4 reizes mazāks maziņas tur bija. Tāds eglītes. Arnis un mēs saslēpām, ka tajā eglītēs iebāzām iekšā dokumentācija, kāda bija. Šautene, pistoli bija vēl kaut kas līdzi, bija kaut kas ieroči, bet kas ātri saslēp tur. Robertam teica, fiksi laidies prom, ej uz kaut kādu sanatoriju, vienalga kaut kur nerādies ne mājās nekur. Pazūdi. Un tad jau mūs saņēma cieta, jau tur atnāca, un es jau tēloju muļķi, ka es nekā nezinu, un tā tālāk, un žēl, kā Arnis trāpījās. Pēc tam izrādās, ka Zaldā tika atzūīti uz šeieni. Viss šitais rajons tika izbakstīts ar durkļiem. Protams, atrada visu mūsu slēptuves. Tur bija pierādījumi rokās, un tur tālāk bija. Tālāk bija tā, kā bija. Beidzās ar Sibīriju. Lietā ir 32 sējumi. 13 VDK izmeklētāji strādā pie lietas, lai notiesātu jauniešus, kuri, citēju, centās maskēt savu bandītisko darbību ar politiskiem motīviem, lai iedzīvotāji to novērtētu kā politisku darbību. Strautmans aizved pie Avģukēviča, Čekas priekšnieka. Viņš kaut ko sāka man tur pa idejām bīdīt, ka es jauns puika tur un tā. Es viņam teicu tā, ko tu, onkolīte, man stāsti, te logs pretī, vienalga, es tikšu laukā kādreiz, cik man te tev caur logu nošaut, tāds melnais humors mums sanāca, vai ne? Nabaga Strautmans tas bija pārbījies, vai ne? Nelaimīgs, ka man aizved pie Avģukēviča. Tiesas zālē Valdis Atāls pārgriež vēnes. Viņš pārgriez vēnes, Valsins gāja pa gaisu, demaršs bija ļoti foršs, ļoti labs, bet, protams, viņa visu noklusēja. Mārtiņam Zilbertam piespriež 15 gadus, Arnim Kanderam 13, Robertam Tintem 9, Valdim Atālam 5 gadus apcietinājumā. Vai Augusts Voss par saviem potenciālajiem nolaupītājiem vispār uzzina? Protams, pats par sevi. Valsts drošības komiteja regulāri sūtīja šādus ziņojumus centrāla komitejai, un visi tieksim kaut kādi, jebkādi notikumi, kas bija tika uzskatīti par tādiem ekstraordināriem, arī pat kaut kādas, katastrofas vai ugunsgrēki, piemēram, kas tika uzskatīti par aizdomīgiem. Ja, protams, par tādiem valsts drošības komiteja vienmēr ziņoja republikas vadībai. Tas bija pats par sevi saprotams. Vēlāk, jau 80. Vladimirs Šatrovska un Arņa Kandera vārdi parādās VDK savervēto ziņotāju sarakstos vai čekas maisos. Tas, kā Arnis ir iekšā, viņš man uzreiz to pateica, tā kā viņam nevajadzētu pārmest, uzskatīsim to, ka tā ir pretizlūkošanas operācijas turpinājums. Augusts Voss Latvijā kompartiju vada līdz 1984. gadam. Tad saņem jaunu amatu Maskavā, un viņa vietā okupācijas režīmu Latvijā nāk vadīt cits Krievijas latvietis Boris Pugo. Līdz atmodas laikam, un pēc tam jau kā PSRS iekšlietu ministrs organizē neveiksmīgo Augusta puču, nošaujas. Tikmēr Augusts Voss jau ir kļuvis pensionārs un mirst dabīgā nāvē 1994. gadā. Mārtiņš Zilberts apcietinājumā pavada 12 gadus, pēc amnestijas atgriežas Latvijā atmodas laikā. Burtiski pufai, kā es atbraucu Rīgā vilcienā. Tur kautrēties, man jau nebija ar ko citu vilkt. Ja pufai, kad atbraucu līdz Rīgai, ieraugu sarkanos karogus. Tas bija maijs 90. gada 20, laikam 4. maijs tas bija. Tas jau bija jau pēc 4. maija. Tas jau bija pavisam cits laiks. Kāda bija tā sajūta? Vienkārši, jāsaka, debešķīga. Man grūti izteikt vārdiem. Tā, par ko es cīnījos tagad es redzu karogus.
kur domāju, ka kādreiz kaut kur uzlikt nelegāli karo, ko viņš ir. Mārtiņš Zilberts aktīvi piedalās barikādēs. 21. janvāra apšaudes laikā pie iekšlietu ministrijas pārdroši aizdzen omoniešu auto. Darbojas zemessardzē, no kuras vēlāk izslēgts krimināla sodābības dēļ. Cenšas panākt juridisku rehabilitāciju. Nesekmīgi. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš tolaik norāda, ka arhīva krimināllietas materiālos nesot apstiprinājumu apgalvojumiem, ka Zilberta darbība līdz notiesāšanai bijusi vērsta uz pagrīdes pret okupācijas organizācijas izveidi. Arī Saeimas komisijai Mārtiņš rakstījis iesniegumu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu atzīšanu. Deputātu vairākums, ņemot vērā kriminālās epizodes un arī to, ka mūsdienās Zilberta vārds figurē krimināla lietā par vekseļa viltošanu, iesniegumu neatbalsta. Varbūt komisijā pietrūka tā analīze, pieaicinot ekspertus, gan juristus, gan vēsturniekus, kas parādītu tieši šo pretošanās aspektu un skatītu šo lietu kopsakarā. VDK arhīva dokumentos jau pēc notiesāšanas par Zilbertu teikts: bandītisms, dzelzceļa spridzināšana un citi krimināli noziegumi par mērķi licis bruņotu cīņu pret padomju varu. Par Zilberta lietu cenšamies jautāt bijušam VDK izmeklētājam Andrim Strautmanim. Man ir advokāts. Mēs vienkārši gribēju saprast, kā jūs Čekā strādājāt kādreiz par izmeklētājiem. Mēs tā esam tādu. Saņēmām tikai rakstisku atbildi. Profesionālā ētika liedz sniegt šāda veida interviju un atklāt informāciju, kura izmeklēšanas veicējiem ir kļuvusi zināma, izmeklējot konkrēto kriminālu lietu. Vai pretestība okupācijas režīmam nosacītos miera laikos drīkst būt vardarbīga? Brežņeva laika partizāni vai vienkārši, kā to traktēja PSRS represīvie dienesti, bandīti? Tas pats ir par nacionālajiem partizāniem. Protams, ka šie cilvēki, ja nebūtu okupācijas, necīnītos un nevienu nenogalinātu savā cīņā. Viņi bija un jutās spiesti cīnīties, un līdz ar to cīņā un militārās darbībās iet bojā arī cilvēki. Ja nebūtu bijis okupācijas, arī Mārtiņš Zilberts un viņa biedri, es ticu, neko tādu nedarītu. Tāpēc man šķiet, ka mēs nedrīkstam aizmirst to pirmsākumu, kāpēc cilvēki tā rīkojās. Grupas darbības rezultātā neviens bojā neiet, tomēr kaitējums vairāku pilsoņu veselībai un īpašumam nodarīts. Padomju okupācijas laikā 70. cilvēki, kuri atklāti konfliktē ar režīmu, paceļot sarkanbaltsarkano karogu, izplatot skrejlapus vai pretpadomju grāmatas, tādu nebija daudz un viņu darbošanās pārsvarā bez varmācības. Arī vēlāk atmodas laikos savu neatkarību atguvām dziesmotā un nevardarbīgā ceļā. Šis stāsts par Zilberta grupu neiederas. Tieši tāpēc nolēmām to izstāstīt.